pievienot jaunu rakstu. Ejam uz pievienot, spiežam ziņu. Pieņemot, ka mūsu raksts jau ir sarakstīts, iekopējam to iekšā. Nerakstam ievads un virsrakstu iekopējam tam paredzētajā laukā. Šis mums ir galvenais atslēgvārds izvēlēts. Pārliecinamies, ka adrese sastāv tikai no tā. To pašu virsrakstu izmantojam arī SEO title sadaļā. Ja šeit ir sarkans, tas nozīmē, ka virsraksts ir pārāk garš. Tas ir jāsīsina. Ja pietiek vietas, var ierakstīt, piemēram, vēl gadu, ja tas atbilst tēmai. Un tādu pašu atstājam arī galveno virsrakstu. Izvēlamies kategoriju. Ja nav piemērota kategorija, ja kategorijas ir izplānotas, var pievienot jaunu, nosaukt nepieciešamajā nosaukumā, sākot ar lielo burtu. Šeit neko citu neizvēlamies, jo parasti kategorijas veido vienā līmenī, ja vien speciāli nav nolemts savādāk. Ja ir raksti, kas pieder dažādām kategorijām vai lielākām tēmām, vai ir kāds vārds, ar ko to saistīt, kam nav paredzēts veidot kategoriju, piemēram, kāds personas vārds, publiska persona, tad var pievienot to šeit birku sadaļā, piemēram, SEO speciālista vārds uzvārds, kas tur ir pieminēts. Izvēlamies izcelt to attēlu. Augšplodējot pārliecinamies, ka mūsu attēls ir ne vairāk kā 1024 pikseļus plats, lai nepalielinātu lapas ielādes ātrumu, vai arī no bibliotekas izvēlamies jau esošo attēlu un aprakstam to alternatīvais teksts sadaļā, pēc iespējas precīzi pasakot, kas ir redzams attēlā. Tātad mums ir izvēlēts attēls, izvēlēta kategorija birka, nodefinēta adreses daļa, nosaukums. Šeit nekas nav jāraksta, jo meta aprakstu Google mūsdienās ģenerē pati. Raksts ir noformēts tā, kā tas ir vēlams, un varam vai nu publicēt, vai arī izvēlēties konkrētu laiku uz priekšu, kurā ieplānot publicēšanu.